Labs rīts jūs mājās un labs rīts no mūsu mašīnas. Labs rīts. Mēs bijām sadomājuši, ka mēs brauksim un Jaunzēlandē ir tad arī Kolūks raks. Mēs aizbrauksim vēlreiz, mēs tur esam bijuši, aizbrauksim vēlreiz apskatīties Kolūks raku, viņš tur kad 100 km no mūsu draugiem ir un kad paliksim mašīnā pagulēsim un laikam nekas nesanākšu, jo bija baigais lietas un tur, ko mēs vēl vienu vietu atradām, tur atkal bija pilns ar mazām mušām un sapratām, ka laikam mēs aizbrauksim, atradīsim kādu viesnīcu un izbaudīsim tādā veidā, bet šoreiz šī rīta pārdomās, prāt rītrosmē, pagājušajā nedēļā bija divi raidījumi, kur bija par Tracy Chapman, par viņas to dziesmu, Fast Car. Un man bija viena lieta, kas man saslēdzās tikai pēc tam, ka es savus divus tos raidījumus biju ierakstījis, un kaut kā tieši tas viņas piedziedājums ļoti iekrita acīs, kur tas teksts bija tāds, kad and I believed, and I felt I could be, I belonged and I could be someone. Divas lietas, kad I felt, I could be someone and I belonged, ja, ka es piederēju un ka es varētu, no manis kaut kas varētu sanākt, ka es varētu kaut kas būt īpašs. Un tas man atgādināja par to, tas arī, godīgi sakot, viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šeit Jaunzēlandē. Ja 2016. gadā, kad es te atlidoju pirmo reizi, un es biju viens pats, pirmajā reizē es atbraucu vadīt pasākumu, tad šī bija viena no tādām, ja mums uz to brīdi mēs vadījām konferences kādās 11 valstīs, gan Eiropā, gan Āfrikā, gan Ziemeļamerikā, gan arī šeit, Austrālijā un Jaunzēlandē, bet tā Jaunzēlanda kaut kā ļoti paņēma, un nevis tā tikai tā daba, visur jau, ja tā godīgi sakot, ir smuki, bet cilvēki, viņu kaut kā tāda viesmīlība un tieši šīs konkrēti komūnas tāda pretīm nākšana un kaut kāda prasība neizvirzīšana, bet vienkārši cilvēku. Un es redzēju, ka tas nav tikai pret mani, bet tas arī Gunīt pēc tam, kad tu atlidoji pusgadu vēlāk, un mēs bijām kopā. Kā tev bija? Tas man arī pārsteidz. Es atceros, Andris toreiz pēc tās pirmās reizes atbrauc mājās, un viņam tāds interesants acis, un tāds, neteiksim, sapņainis, bet kaut kur ir pabijis. Un es atceros, tu teici, tev vajadzētu kaut ko tādu noteikti redzēt. Un es jau, protams, nespirinājos pretī, tā, ka mums bija iespēja atkal braukt kopā. Un es arī tieši domāju, kas tad tur ir tajos cilvēkos tāds, ko viņš ir saticis un kur viņš jūtās tā kā savējais un kur nav jāiziet caur sietu, caur entākajiem testiem, lai pierādītu, ka patiesībā ir jēdzīgs cilvēks. Un man pārsteidz tas, kad es pati dabūju tādu attieksmi sev pretī, jo es tajā laikā kā vairāk biju tāda nepārliecināta, vai es skaitos vai neskaitos. Ne? Un viņi kaut kā to uzreiz svinēja. To. Un es to teiktu, ka tas tiešām ir patiesībā no maziņas saujiņas cilvēku atkarīgs. Jo man tikko arī nāca prātā, un es negribu vispārināt, ja, ka tagad redz jaunzēlandieši un kivi ir visi foršākie un tā tālāk, bet ne. Bet man nāca prātā, tas pats brālis manējais, viņš 13 gadus nodzīvoja Kanādā, Vankūverā, un viņš teica, nav tā, ka tur baigi ar tevi grib draudzēties un aicināt pie sevis mājās, un it kā koleģiāli un forši un smaidīgi, un ceļš kā kanādieši, jā, tur ārkārtīgi uz katru lietiņu tur atvainojās, bet līdz galam nebija. Un es ticu, ka Kanādā noteikti ir arī vietas, kur ir pilnīgi pretēji, bet man tas Tracy Chapmans, tas piedziedājums, and I felt that I could be someone and I belonged. Tas arī ir tas, kas man atnāca atmiņā, kad mēs sākām vadīt tos pašus pasākumus ar Deniju Džonsonu. Tad tā bija viena no lietām, kas mūs arī paņēma, kad tajos pasākumos tā bija iziet caur tam apmācībām, bija tāds, tu sajūti piederību, un tad pat laikā tev arī izaug spārni, un tu biji tāds, ka tu
tu redzēji, ka, bet no mans kaut kas varētu sanākt. Un tieši tās divas lietas, ja viņas saliek kopā, tas ir tas galvenais, ko mēs varam panākt arī pie savu darbinieku, savas komandas, vai arī pie saviem klientiem. Jo arī caur uzņēmēju darbību mēs daudz ko varam izdarīt tādu, kur cilvēks sajūtās, ka viņam varētu kaut kas cits izdoties, vēl nākamais kaut kāds solis, ka viņš nav iestrēdzis, ja? Un ka viņam ir atbalsts, ka viņam ir, piemēram, profesionāls atbalsts, kad, jā, kur ir, mēs tev tajā jautājumā, mēs tev palīdzēsim, un tu varēsi kaut ko tādu, kas tev nav bijis piedzīvot. Šoreiz šī braucienā stāsts ir par vienu puiku, viņu sauc Son, un puika ir 11 gadi, un tas, ko mēs varam redzēt, kā pieņemsim, kā viņi tic, kad no tā puika var kaut kas labs sanākt. Viņš dzīvo kopā ar saviem vecvecākiem. Naudiņas viņiem nav daudz pa daudz. Ir cilvēki, kas viņu atbalsta tīri tā akadēmiskās mācībās, nopērk grāmatas, lai viņam ir viss nodrošināts, bet tie vietējie, viņu ceļ uz augšu, tu vari un mācamies, un vai tā ir mājmācība, vai kas nāc un darbojies, un viņi arī nodrošina darbu, lai tas puika tiešām arī par kaut ko var izaugt. Tā ka tā nav tikai tāda priecāšanās, par ārzemniekiem. Jā, tā ka arī vietējā mērogā. Savā mājās mēs esam tādi, kas mēs to varam darīt atkal citiem. Vai tas ir vietējais ģimenes loceklis, darba biedrs vai pat ārzemju viesi kādreiz, kas atbrauc pie mums. Tās ar citu ir ļoti svarīgi niansi, kad arī tie mūsējie, ka viņi no mums saņem to, un tas rezultāts ir tas, ka mums ar Guniti ir ļoti, tā ir mūsu atbildība visu laiku čekot līdzi, lai mūsu bērni, lai viņu no vecākiem, no ģimenes, viņi saņem to, ka I belong, es tur piederu, man tur gaida, ja, es esmu savējais, un I could be someone. Ja, jo citreiz tā piederība arī mēdz aiziet bišķiņ tā, ka, okay, tu piederi šeit, bet tu nedrīkst izaugt uz citu pusi, jā, tur arī jāmāk baigi sadzirdēt, kāda sēkliņa ir iesēta un kāds putns tev ir iedot tavā ligzdā, jā, un kas tur pa kociņu ir izaugt un uz kurām pusēm tiem zariem jāiet, bet tā niansi, ko paņemt līdzi, es domāju, ka šito tekstu noteikti izdrukāšu, ka mēs pārbrauksim mājās un pielikšu kaut kur birojā, jo tā ir esence tam, ko mēs daram daudzās lietās, un tam ir jābūt kā atgādinājumu, ka tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam kopā, vai ka mēs nodrošinām savu pakalpojumu vai preci, un sadarbības partneri, ir viens no tiem pēcgaršas momentiem, kas ir jāsasniedz, ir, kad cilvēks jūtās iedrošināts, iet un darīt, ka viņš var būt kaut kas vairāk nekā ir bijis līdz šim, un ka viņam ir piederība, viņam ir aizmugura. Un tas, lai tad arī šodien pie kafijas, tas ir ko pārdomāt, un mēs atkal savukārt tagad brauksim vēl kādu stundu, līdz atradīsim kādu viesnīcu. Bet tā ir forši, un viss ir skaisti. Un paldies par visiem komentāriem, un par visu, ko jūs rakstat arī, un kas bija jautājumi arī. Jā, ok. Jaudīgu dienu, un tiekamies rīt.